Hei, te Sabīne, Kārlis un Blue. Un šī būs mūsu dokumentālā seriāla pirmā sērija par to, kā mēs ceļojam ar busiņu pa Eiropu. Šī pirmā sērija būs hauss, un es gribēju tikai pateikt nelielu kontekstu par to, kas notika. Mēs trešdienas rītā izbraucām no Latvijas. Latvijā bija -11 grādi. Un tā mēs 5 dienu laikā, braucot cauri Lietuvai, Polijai, Vācijai, Francijai, nonācām Spānijā. Un šobrīd atrodamies te. Mūsu sākotnējais plāns bija doties uz Spānijas dienvidiem, bet tā kā tur plosās 2 vētras, Stefans un Jonatans iespējams, kaut kādi 2 džeki, tad pagaidām paliekam Spānijas ziemeļaustrumu rajonā. Un te ir kādi 15 grādi un saule. Un Blue ir besis, jo viņai nepievērš uzmanību. Bet tāda ir mūsu ikdiena, un mēs centīsimies jums to parādīt, cik nu būs manos montāžas spēkos, lai jauka skatīšanās. Un tā pienāca ilgi gaidītā trešdiena, un mēs devāmies ceļā no Latvijas uz saulaino Spāniju. Paga? Viss sākās citādāk. Vispirms bija atvadu ballītes ar draugiem, un kad es saku ballītes, es domāju ballītes. Pēc tam sekoja lielā mantu vākšana un kravāšana. Ir iepriekšējās dienas 7:30, un tikai tagad mēs sākam kaut ko kravāt plauktos. Un tad gan beidzot pienāca tā īstā trešdiena, kad mēs sēdāmies savā busiņā un devāmies ceļā no snegotās Latvijas uz saulaino Spāniju. Pirmo reizi piedzīvojām ziemas saulrietu. Man liekas, mēs nekad tādu nebijām redzējuši. Es nezinu, jūs laikam jau nokavējāt? Jūs nokavējāt, Bet, diezgan iespaidīgs viņš ir. Varbūt, ja es mācēšu, tad es iemontēšu bildes te. Kur tur vajā? Tas. Mūsu pirmās oficiālās vakariņas šajā ceļojumā. Jā. Blue ēd salāts ar vistas sirsniņām. Un tā mēs tad dzīvojam. Olā! Labrīt. Pirmais rīts. Un šī bija vislabākā nakts, jo Blue gulēja mums. Blue pirmo reizi gulēja ar mums gultiņā visu nakti. Ai, kāds tu labiņš. Un kā jūs gulējat, cienītais? Es vēl guļu. Nice. Ak, Dievs. Bet viss bija labi. Vienīgais tas, ka galva bišķiņa nosalusi, jo tā siena ir augsta. Man nenosala galva. Jā. Un tu nosali, tāpēc, ka Blue gulēja pirmoreiz gultiņā, es negribēju viņu traucēt, un tāpēc gulēju bez segas. Un man arī savsprandi, jo es vienā pozā gulēju, lai netraucētu maziņu. Un maziņš ir izgulējies, jo viņu neviens netraucēja. Jā. Jā. Ai, kāds labiņš. Labi, tiekamies vēlāk.
Un pēc lielā šopinga mēs dodamies tālāk caur Poliju, Vācijas virzienā. Netiek. Varbūt atslēdza, jo domāju, ka brauks prom. Mēs esam Vācijā, netālu no Francijas, un ēdīsim pusdienas. Man būs mana bezdarbnieku konsultācija. Un tad dosimies tālāk. Tā laikam ir, ja? Mēs esam Francijā. Nu, ja ne tagad, tad tūlīt tās būs. Jā, mēs esam, bet... Nebija robežas. Ja jūs esat tāds pats cilvēks kā es, kurš nekad nav bijis benzīna tanka dušā, tad jūs varat paskatīties, kā te izskatās. Ta-ra-ta-ta-ta. Šis nav McDonald's, šis ir Shells. Te var kakāt un mazgāties vienlaicīgi. Not great, not terrible. Šis ir mūsu Chateau de Shell. Ir rīts, sestdienas. Pamatīga migla, un mēs dosimies pie mūsu franču draugiem. Mūsu mājiņa ir tur noslēpusies miglā, bet laiks ir padoties tālāk. Jā, telefonā var daudz labāk redzēt to miglu, jo tajā počikā tiešām vispār neredzēja. Mēs no austrumiem. Mēs neko nemākam. Pie mums šitādu nav. Mēs tagad mēģinam izbraukt no šiem aparātiem, jo mēs nepareizi iebraucām. Jo Blubiņš nepateica, kur jābrauc. Kā teica mūsu franču draugi, tad mēs netiekam uz lielās šosejas, jo fermeri ir nobloķējuši ieejas uz lielajām pilsētām. Pareizi sapratu? Karači kaut kā tā, un mēs netiekam, jo nekur ir nobloķēta iespēja. Saistībā ar streiku? Jā. Ir nobloķētas iespējas maksāt ar karti vai kešā un dar tikai tās viņu aparāti, un mums tāda nav. Un tāpēc mēs netiekam nekur, bet mums jābrauc ir tagad caur mazajām pilsētiņām un ciematiņiem, un tas ir 2 reizes ilgāk, jo ir 2 reizes lēnāk, bet ir arī 2 reizes smukāk. Tā izskatās, ja nebrauc pa bāni. Acīm redzamais, neticamais, bet mēs esam atpakaļ uz A7. Mēs piebraucām pie tā aparāta kaut kādā citā vietā, un tur nebija jāmaksā, tur bija tikai jāpaņem biļetīte, un mēs dabējām biļetīti, un tāpēc mēs braucam tālāk. Nezinām, cik ilgi mēs drīkstēsim šeit būt, kad fermeri atkal satrikosies. Bet mēs esam atpakaļ uz... Es teiktu, pat šis ir smuks bānis, jo te ir, nezinu, var redzēt, bet upe blakus. Šeit vienā gadījumā Horvātija, tad mēs braucam to Pakistānu laikam. Jā, kaut tikai zaļāks. Jā.
Va voir ce qui se... we promised you oysters, but it was closed today. But tomorrow it's open, so we can go and have. No, it's good. Carlos is happy about that, probably. You don't like oysters? I don't do fish, kind of at all. But That's why I'm filming him. I'm changing my mindset and I'm Yeah. thinking about the food that my body needs, not that what I want. So fish is kind of healthy, so I have to comply with my body. Tātad šī ir marcipāna kūka, kurā iekšā ir, es pareizi atceros, feja. Un Nē, tur ir zobu feja. zobu feja. Un ja tu atrod zobu feju, uz kuras uzkožot var izlaust zobu, Jep. tad to jāvelk šis kronis, kas Jep. šogad ir Naruto kronis. Un jāpērk nākamā kūka. Jā, kur to varēs tikai nākamgad. Jā. Good luck charm. Mēs atradām, bet mēs nošmaucāmies. Ir rūkā. I'll wash it. You put it as a wobbling thing, you know, on the bed. Labrīt. Labrīt. Labrīt, kuki. Ir 4. rīts. Un mums saplīsa durvju rullītis. Kas notika, Dudiņ, stāsti? Nu, mums ir saplīsuši sandurus. Tā kā tagad tu var likt uzlīmi no entry. Bet to nevar salabot? Var salabot, vienkārši vajag autorezerves detaļu veikalu. Ai, nu viss labi, tiks jārā. Brigitte, t'as pas besoin de dire bonjour à tout le monde. And she was running. Like she was running just distressed from work. Is the sea separated from the main sea? And if we haven't had a rain last night at least. Hei, ir svētdienas, nu jau diena, 2 dienā. Mēs atrodamies joprojām Francijā, mēs vairāk kā diennakti sanāk bijām pie mūsu franču draugiem. Viņi nelaida mūs prom, jo viņi visu laiku mums visu kaut ko deva ēst un veida pastaigāties un uzpildījām pie viņiem ūdeni, busiņām un bija ļoti forši. Un tagad mēs turpinām savu ceļu uz Spāniju, beidzot uz mūsu ieplānoto galamērķu, valsts galamērķu, kas nav tā kā tas, kur mēs būsim visu laiku, bet tas bija tā kā mūsu galvenais mērķis līdz svētdienai tur nokļūt. Un izskatās, ka mums tas arī izdosies un saulīte ir atgriezusies. Ciao. Mēs atbraucām uz savu parkingu vietu Spānijā, bet, diemžēl, mēs netikām tajā parkingā, kurā gribējām, jo tur bija augstuma ierobežojums, tāda barjera, 2,10 m, un mēs esam augstāki, tāpēc mēs tur netikām. Tāpēc mēs paliksim kaut kur uz šīs vielas. Un tā kā mēs vēl neesam uzinstalējuši podiņus vēl busiņā, man ir jāiet gandrīz kilometrs līdz McDonaldam.
kurus varēšu nodarīt savas lietiņas. Ir pagājušas 4 stundas, mēs esam atpakaļ pludmalē, vai negribīgi? Un tagad mēs vienkārši sēžam un čilējam. Baudam saulīti. Blū šorīt ļoti agri gribēja doties ārā, un es par to nedaudz dusmojos, bet paskat kaste pa skaistumu. Paldies, Blū! Paldies, Blū! Paskat, cik godīga dzīve, kamēr mammīte šmorē, tikmēr Kārlis ar Blubiņu izbauda viļņus un jūru. Cik forši! Ai, cik forši! Re, kur ir? Hei! Šis ir Spāņu ietves. It kā ir, bet tai pašā laikā arī nav. Tā kā mēs ceļojam nesezonā, tas paver plašas iespējas nopirkot savu māju uz riteņiem praktiski jebkur, kaut vai pie pašas jūras. Un tā arī pagāja mūsu pirmā nedēļa, ar daudz saulēktiem un saulrietiem, ar daudz skrējieniem un jaunām atklātām vietām. Paldies, ka skatījāties! Tiekamies nākamajā reizē!